I live in Sweden, but I'm originally from Lebanon. But I've been spending most of my life in Sweden. I'm in Latvia, in Riga, and today at the Naba Club to share my culture, my personality, and where I'm from, together with a lot of Arab people. We're here to share our culture about art, food, identity, and we're having a very good time. I'm Ali Sabri Belaid. I'm from Tunisia. It's great for me to be here. It's the first time for me really to come in Latvia, and I'm so excited to explore a new country, a new culture. I'm happy too because I see many. It was a meeting between two cultures. Man ir ļoti liels prieks, ka tas festivāls notiek, jo tāpēc, ka Latvijā īstenībā ir tā, ka mums liekas, ka mēs esam ļoti tālu no tās vidusjūras, un tas, kas ir otrā pusē tai vidusjūrai, liekas, ka tur jau kā vairs nav, jo tā ir tāda siena, bet īstenībā tad, kad mēs iepazīstam un sevi izaicinām, lai iepazītu, tad mēs atklājam, ka īstenībā tur ir ļoti daudz, kas ir interesants, un īstenībā ir daudz vairāk līdzībā nekā mums kādreiz šķiet. Šo festivālu organizējam ne jau tikai mēs, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, bet īstenībā ļoti daudzas mūsu tīkla organizācijas dažādās vietās Latvijā. Man ir patiesi prieks, ka tik dažās dienās, tikai 10 dienas mums ir izdevies noorganizēt 37 dažādus pasākumus 10 vietās Latvijā. Un to var izdarīt īstenībā tikai tāda ļoti laba komanda, cilvēka iniciatīva un veiksme.